Viss šajā pasaulē ir par pārdošanu. Kā tu māki sevi un savu produktu pasniegt un pārdot? Kā tev šķiet, kura ir svarīgākā īpašība, lai tas viss izdotos, lai tas viss nestu naudu, lai būtu šis tavs sapņu piepildījums, par ko tu vienmēr esi domājis? Tā ir vērtība. Tā ir sevis vērtība, sevis novērtēšana. Tā ir sajūta, ka tu esi pietiekami vērtīgs. Un tā ir pašpārliecinātība. Tas iet roku rokā. Ja tu jūties vērtīgs, protams, ka tu jūties arī pašpārliecināts. Un tu labi zini, ka tavs produkts ir vislabākais. Un ar šo pārliecību, ar šo ticību sev, tu ej pasaulē un pasniedz to, kas tev ir, ar ko tu vari dalīties. Kā tev liekas? Kāpēc tev nesanāk? Vai ar tavu vērtību, ar tavu pašvērtību viss ir kārtībā? Ja tu domā 5 gadus pēc kārtas, es taču tūlīt uzsākšu savu biznesiņu, es jau paskaties, esmu sādījusi tur visu kaut ko, man tur kaut kādas puķes, jau tur puķu dārs ļoti daudz, jau viss iet uz to pusi, es jau pamazām kaimiņiem pārdodu, pamazām kaimiņi viens otram jau pasaka tālāk viss. Kāpēc tas valkās tik ilgi? Kāpēc tik grūti? Kāpēc tu ieliec ik pa bildītei Facebookā vai savādāk kaut kur citos sociālos tīklos un nenotiek šis kā lai pasaka, šī tirzniecība tādā veidā, kā tu to sapņo? Un kā ir ar to, ka tu parādītu sevi, parādītu to, kā tu dzīvo, kā tu pārdod, kā tu uztaisi to savu produktu, parādītu kaut ko vairāk par sevi, lai aiz tās bildītes ir cilvēks, dzīves cilvēks, jo mums visiem taču interesē, kas tu esi, ko tu dari, kur tu dzīvo. Es gribu tevi pazīt. Un ja tu to visu nevari izdarīt, tad tev arī būs tie kaimiņi un kaimiņu draugi maksimums, kas interesēsies par tavu produktu, jo tu jau nevari viņu, nespēj viņu reklamēt. Tu nespēj viņu pietiekami piedāvāt šai pasaulē vispār. Nāc pie manis, noņemsim nost tās sajūtas, kas tev liedz sajust to savu vērtību, savu vienreizību. Jo mums taču jāatcerās, mēs katrs esam unikāls. Unikāls šajā visā lielajā pasaulē. Noņemsim nost visas sajūtas, kas tev traucē sajust savu vērtību, šo pašvērtību. Un tad tu varēsi darīt, tad tu varēsi filmēt, tad tu varēsi pa īstam sevi parādīt šai pasaulē. Tev izdosies. Es tev ticu jau tagad.